Nominācijā Kocēnu novada gada jaunums. Sev un ģimenei par prieku, draugu un paziņu cienāšanai Edmunds Bilders jau 10 gadu garumā mājās gatavo vīnu, bet pagājušā gada jūlijā uzņēmējdarbība ir oficiāli reģistrēta un varam iegādāties Sija vīna darītava Matilde ražotos vīnus. Sāksim ar to, ka Matilde ir mana vecā mamma, un ideja par etiķeti ir tāda, kad atceros kopš bērnības, kad dzīvoju vēl Rīgā, kad vecā mamma man gaidīja vienmēr no bērndārza vai no skolas pie loga. Tā radās šī ideja par etiķeti. Un etiķeti uzzīmēja un radīja Matildes mazmeita, kura ir māksliniece un kura to visu uzzīmēja. Šobrīd var iegādāties šeit, mājas veikaliņā, un Valmiera muižā, Rāmkalnos, Ogrē ir veikals Garšas pietura un Cēsmu muzeja veikalā. Ir no liepziediem darīts, no pienenēm darīts vīns. Jā, re, kur ir pieneņu vīns, visu var nodegustēt. Upenes, avenes, melenes, pīlāģi, ķirši, āboli dažādu veidu, ko es pamēģināju, kad nevis, kā saka, ābolu vīns, bet ir Antonovkas vīns, ir rudens strīpaino vīns, ir sarkano ābolu vīns, un viņi arī atšķirās ar savu aromātu un visu pārējo. Dzērvenes, rabarberi, jāņogas, aronijas, tomātu vīns, aveņu vīns, aronijas ar cidonijām, tur ir ķirbīts gatavojās, plūme, jāņoga. Ceriņu vīns, jā. Kā ceriņu vīns? No ziediem. Lasa tieši baltos ziedus, teiksim, mums tur aiz mājas ir diezgan liels, kā cilvēki saka, un zinoši Pekiņas ceriņš, kas varbūt pie mums nemaz nav tik bieži. Pamēģināju sakarā to, ka var taisīt no ceriņiem vīnu, tad uztaisīju no šī ceriņa briest. Degustētās arī šitais ir? Nē, šitas nedegustē. Būšu arī Lieldienu tirdziņā Kocēnos 5. aprīlī, kur labmīļi lūgti degustēt, garšot, izteikt savus viedokļus.